Čau, draugi! Nu ko, laikam jau tradicionāli sveicinu jūs no Kaņera ezera. Esam ieradušies trešo reizi jau uz šejieni. Šodien būs laikam īsā cope. Kā jūs redzat, nav neviena mākoņa augšā. Spīdēs saulīte, vēja praktiski arī nav. Tāpēc cope mums būs diezgan īsa. Līdz 12 kaut kādiem mēs paķersim. Protams, ja kaut kas ķersies. Un, jā, skatāmies, kaut kas būs vai nebūs. Saulīte iesild ezeru un mēģināsim sākumā sākt ar saklajām vietām un tad doties uz šo te vietu, uz dziļumu jau, lai pārbaudītu vai iesilušu ūdeni, varbūt lielās līdekas mēģinās tomēr iet uz to dziļumu. Un, jā, piesakojieties kanālam, jo nākamnedēļ iespējams būs interesants kontents. Ja sakritīs zvaigznes, tad būs cope ar gidu un mēģināsim izbraukt pa Rīgas ezeriem. Kaut kādu tādu nosacīti uzfilmēšu dienu ar gidu, lai būtu saprašana, kā tas notiek. Tā būs man pirmā reize. Cerams, ka kaut ko sanāks arī noķert, tāpēc obligāti piesakojieties, lai nepalaist neko garām. Bet es jau skrienu uz ezeru, uz laivu un dodamies iekšā. Tā, Dmitrijs palūdzu bišķi manipulācijas uztaisīt, pamēģināsim. Viņam ir, ņemot vairāk, ka viņam ir vairākas šādas te hamakurus, pamēģināsim pielikt klāt suspendotus, lai viņi vairāk grimst ātrāk. Pieliksim kaut kur pa vidu un pie galvas, un lai viņi ātrāk grimt, lai darba dziļums būtu bišķi dziļāks. Skatīsimies, kā viņam ies. Ну так все тренер просто долго, знаете? Я так чувствую, что не надо. Šādi aptuveni tas izskatās tagad. Часам 10, Tā kā туда выйдем дальше. pēc tam salīdzinās Dmitrijs, kā viņam zivtiņas strādā. Так, палку. Есть? Мелочь? Даже идет на меня. Nu, Dmitrijam pirmā zivs. Nu, šito par zivu grūti nosaukt. Nu, Dmitrij, tev vajadzēs uzturamo? Разловил. Давай, отпускай ее. Где это? Nu ko, pulkstens ir, cik mums tagad ir? Uz 9. Mums pagaidām viena zivs, kaut kādas 4 copas. Tagad esam atbraukuši uz dziļumu bišķiņu, pamēģināsim te pamētāt. Redzējām vienu laivu, tur 2 džeki dabūja 2 zivs, tādas laikam uz acu varētu būt kaut 60-70 cm smukas. Īstījās, ka viņi atlaid arī viņas, tā kā super džeki. Un, skatīsimies. Būs kaut kas mums dziļumā nebūs. Ja nebūs un būs laiks, tad dosimies atkal atpakaļ, mēģināsim tur kaut ko savakstīt. Tā, Dmitrijam zivs. Dziļumā kaut kas notiek, bet izmērs, diemžēl, varētu būt bišķiņ smukāks. Bet arī dziļumā nostrādāja deka. Un Andrejam ir viena ļoti liela līdeka. Aptuveni tikpat liela, cik māneklis. Andrej, salākšu. Резину ему порви. Tā, Andrej parāda savu lielo līdeku. Jā, super. Tikpat liela, cik māneklis gandrīz. Platajā galā nekas mums nebija dziļumā. Kaut kādas pāris, cik mēs dabūjam 3. 3 kaut kādas zemēras dabūjām, kaut kādas copas bija. Tā, ka dodamies tagad atpakaļ uz saklo pusi, uz saklo galu.
Skatīsimies, mums kaut kāda stundi palikusi. Tā kā mēģināsim kaut ko vēl dabūt. Bet, nu, jā. Ļoti labi bija. Viena copa bija. Eko. Andriem mānekli diezgan tā normāli iedragāja. Tā kā, nu, skatīsimies. Skatīsimies, būs zivs, nebūs zivs. Stunda palikusi, tura tīkšķis. Nu ko, šodien zivs mums īsti nav. Pēdējais metiens un laižam mājās. Pēc copas, lai nečakrētu spolu, vienmēr atlaižam bremzi atpakaļ. Tad viņi atslābina šo bremzi, frikcionu, un tad viņi nečakarējās. Čau, draugi, nu ko, copa beigusies, īsti nekas nebija, tāpēc parādīt nav ko. Nākamreiz cerams būs labāk, kā es teicu, nākamnedēļ, ja visas zvaigznes sakritīs, tad būs copa ar gidu pa Rīgas ezeriem, Ķīšezers, Baltezers un Jugla. Tā kā sekojiet līdzi, piesakojieties, liekat laikus, komentēt, pastāstiet, kā jums šodien gāja. Satiku Arti, jo arī parakstījies ir uz manu kanālu. Šodien ar čomu viņi arī iebrauc kaņierī. Tā kā cerams viņiem veicās labāk nekā man. Tā kā Arti, ja tu lasi, skaties, atraksti, kā tev gāja. Tiekās nākamā reizē.